Ļoti smags mačs bija Torpedo komandai un vismaz teorētiski mums spēka vajadzētu būt vairāk, un tas parasti sāk izpausties spēles beigās. 1-0! Ļoti ātri! Niževijs, mūsu komandas kapteinis, gūst vārtus jau 47. sekundē. Faktiski pirmais uzbrukums un gūti vārti. Aleksandrs Niževijs atklāja spēles rezultātu. Ļoti patīkam ātri gūt vārtus, un Niževijam tie ir 8. gūtie vārti šo sezonu. Kopumā viņa kontā 23 punkti tagad. Neveiksmīgi nospēlē vārtsargs Lubanovs. Mainieki dodas uzbrukumā, piespēlē vārtu priekšā 1-1. Tā arī patiesībā vajadzēja būt. Neiemet tu, iemet tev. Cik var neizmantot teicams iespējas, gan skaidriskajā vairākumā, gan vienādos sastāvos spēlējot Torpedo pretuzbrukums, un kāds nepaspēja atgriezties, un Jurijs Bucājevs izlīdzina rezultātu. 1-1. Jā, Bucājevam šie ir 10. vārti. Tas gan nebija Bucājevs. Nebija gan Bucājevs. Tas bija krīstamu metienu. Rīgas Dinamo jau pretuzbrukums. Diezgan negaidīts metiens, bet ne īpaši bīstams. 2-1. Mārtiņš Cipuls gūst savus kārtējos vārtus. Trešos pēc kārtas. Tāpat kā iepriekšējās divās spēlēs, arī šajā spēlē izceļas Mārtiņš Cipulis. Jā, un nekas neliecināja par to, ka šajā epizodē mēs varam gūt vārtus, bet ļoti labi tur Pujats nospēlēja, manuprāt, aiz vārtiem, ieguva ripu, ieraudzīja, ka Mārtiņš pieslēdzās uzbrukumam, precīza piespēle un precīzs metiens. Skatāmies vēlreiz. Pujats bija tur pa Niževijas iedeva piespēli. Niževijam 2 rezultatīvitātes punktu līdz ar to jau šajā spēlē. Ļoti labi. Un arī metiens zibenīgi nealdēta. Galviņš te pacīnīsies ar Bucājevu laukuma stūrī. Bīstami. Labi nospēlēja šoreiz 2-2. Musēja, bet diemžēl epizode nebeidzās, kļūdījās sotnieks. Epizode nebeidzās, bet mēs apstājāmies un atkal Krikonovs. Mēs esam pilnā sastāvā. Lauris Dārziņš atgriezies uz ledus. Pagaidām nav devies uz maiņu. Nav iespēja viņam to izdarīt. 3-2. Neredzēja Sergejs uzmeta, jā, un kāds pielika nūju, vai nu Haritonovs, vai kurš tur bija vārtu priekšā, to mēs redzēsim, bet 3-2 Torpedo izvirzās vadībā. Liekas, ka Čubarovs pielika nūju, pastīsimies. Redzēsim, tur bija Čubarovs, Brendls, tur bija katrā ziņā. Pat Hrātskim būs rezultatīva piespēle, tas ir skaidrs. Slovāku aizsargam 30. punkts. 30. punkts, jā, un 25. rezultatīvā piespēle. Skatāmies vēlreiz, kas tur īsti notika. Pat Hrātskis met. Jā, Čubarovs. Čeļapkins ir no pašiem aizsardzībām mainiekiem. Tā parasti viņi sāk. Šašovs. Spēlē Nikitjenko ar ripu pie mūsu vārtiem. 4-2. Ļoti ātri. Jā, Mihails Varnakovs juniors panāk 4-2 mainieku labā. Varnakovam 21. gūtie vārti. Es nezinu, kā to nosaukt. Nesavākšanās. Koncentrēšanās trūkums, tikai kur ir tie iemesli, lai zustu tā koncentrēšanās, sākot trešdaļu un turklāt mūsu labākajai maiņai. Ārkārtīgi populārs joprojām viņa tēvs. Šeit Mihails Varnakovs seniors. Ļoti tūs distants, tagad mēs labi redzēsim atkārtojumu. Nikitjenko paskatās, kur ir Varnakovs. Iedot viņam ripu un ripa tagad vārtos mums par laimi Šiškanovs. Eleganti, ļoti eleganti visu izdara Lauris Dārziņš. Skaisti pat teikt. Reidā no vidējās zonas un 3-4. 3-4 Lauris Dārziņš. Jā, nu ko, vēl daudz jāspēlē. Varbūt, ka
šie Laura Dārziņa gūtie vārti kaut kā sapurinās mūsu komandu. Vienu brīdi jau man likās, ka tāds panīkums piezogas. Skaisti nospēlē Lauris Dārziņš. Tiešām viena no skaistākajiem vārtiem. Nu, domājams, viņam šajā sezonā noteikti ar noticēja visi trīs, ka viņš metīs un tādā varbūt par skaļu. Elisons. Osa. Metiens vārti, 4-4. Elisons. Beidzot, pirmā maiņa pasaka savu vārdu. Nu, nevar taču tā būt, ka tik liela apņemšanās un tāda centība nedod kaut reiz rezultātu. Neizšķirts 4-4, nepilnas 3 minūtes pirms trešās trešdaļas beigām. 2 vārtu deficītu esam atspēlējuši šajā trešdaļā. Jau 14. sekundē maiņnieki panāca 4-2. Un tagad nepilnas 3 minūtes līdz trešdaļas beigām. 4-4. Kosam jābūt rezultīvai piespēlē. Noteikti. Elisonam 13 vārti tie ir. Kosam 40 rezultatīvitātes punkti. Ja, protams, pirmajā vārtu gūmā viņam arī pat. Kosa. Uzmetiens uz vārtiem. Vēl ir laiks, vēl 9 sekundes. Ir vārti, 5-4, ļoti skaisti vārti. Mets Elisons, nebūs soda metienu. Mets Elisons 4 sekundes pirms papildu laika beigām gūs savus otros vārtus šajā spēlē un 5. Rīgas Dinamo labā, 5-4. Droši var teikt, ka Rīgas Dinamo uzvar iegūs 2 punktus, 76 punktu līdz ar to mums, un mēs atgriežamies 12. vietā. Patiesībā, skaties, jau nemaz nespēlēs pēdējās 4 sekundes. Nu, es pieļauju, ka varbūt pat pēdējā sekundē iemet Elisons. Ļoti spēcīgs metiens virs pleca vārtsargam. Gaidīja ilgi, Mets Elisons otrā pusē, labajā pusē, lai atbrīvojās Hossa, un tad izlēma pats izdarīt metienu. Tur labs Sarokins vārtu priekšā arī traucēja. Tik spēcīgs metiens bija, ka